Galvenais, kas draud Krievijai, un faktiski nevis draud, bet es domāju, ka tas jau ir noticis. Jā. Tas ir dramatisks uzticēšanās kritums Krievijai kā partnerim. Eiropas vadītāja galvās varētu nobriest, un ir nobriedusi, un pat es ne tikai teiktu nobriedus, bet jau realizējās pārliecība, ka to galveno, kas Krievijai ir svarīgs, un kādā ziņā arī Krievija ļoti aktīvi to izmanto kā ieroci, es domāju šeit gāzi un naftu, ka tas plūsmas vajag pārorientēt. Un tas jau notiek pēdējos gados, tad pirms Krimas vēl, ja vēl pirms dažiem gadiem, ja man atmiņa bija 3–5% atkarība Eiropas no Krievijas gāzes, tagad ir, man liekas, vai 25 vai 28, bet kaut kur stipri samazinājies, ja? Un es domāju, tas notiek visās Eiropas zemēs, un ja vēl Savienotās valstis sāks savas sašķidrinātās gāzes, Savienotās valsts pašreiz izvirzās līderos pasaulē gāzes iegūšanas ziņā, jo viņi attīsta šīs jaunās tehnoloģijas, ja, to slānekļa gāzi iegūst. Ja. Tad tādā gadījumā, piedošana, mēs varētu nākotnē, ne rīt, ne parīt tas nenotiks, ja, bet nākotnē saņemt to pašu gāzi nevis no austrumiem, bet no rietumiem. Un piedodiet, tā situācija ir absolūti draudoša Krievijai.